Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodienas video apskatīsim kases ieņēmumu un izdevumu orderus 1C tirzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. Šodien apskatīsim vairākus veidus, kā un kur izveidot šos kases dokumentus. Lai nonāktu līdz dokumentam, pastāv divi veidi. Izvēlamies cilni dokumenti, naudas līdzekļi, kase. Ja izvēlēsimies kases ieņēmumu orderi, atvērsies saraksts tikai ar šiem dokumentiem. Ja izvēlēsimies kases izdevumu orderi, atvērsies saraksts tikai ar tiem dokumentiem. Šoreiz izvēlēsimies žurnāls, kases dokumenti. Mums atveras visu šo dokumentu saraksts. Lai izveidotu jaunu, spiežam uz plusiņu vai ejam caur darbības, pievienot. Atveras loks, kurā varam izvēlēties, kādu dokumentu vēlamies veidot. Sāksim ar kases ieņēmumu orderi. Mums atveras jauna dokumenta loks. Šajā logā ailes organizācija un datums aizpildās automātiski pēc noklusējuma. Aile numurs aizpildīsies automātiski, kad iegrāmatosim dokumentu. Ailē kase jābūt norādītai kasei, kurā notiek konkrētais darījums. Ja jums ir vairākas kases, tad uzspiežot uz 3 punktiņiem varat pievienot nepieciešamo vai izveidot jaunu kasi. Spiežot uz plusiņu vai ejot caur darbības, pievienot. Aizpildām kases nosaukumu, valūtu un struktūru vienību. Ja nepieciešams, varat pievienot prefiksu, ja vēlaties, lai dažādu kašu dokumenti atšķiras pēc numuriem. Šī informācija attiecas uz abiem dokumentiem, kurus šodien apskatīsim, kā arī, veidojot vienu vai otru dokumentu, obligāti jābūt atzīmei apmaksāts, kas atrodas lūk šeit. Pretējā gadījumā sistēma neuztver šo dokumentu par pilnīgu. Pārīsim pie cilnēm un to aizpildīšanas. Cilnē galvenā pie ailes darījuma partneris varam izvēlēties no saraksta, pievienot jaunu, vai sākt rakstīt darījuma partnera nosaukumu, un sistēma mums piedāvās variantus. Līgums piesaistīsies automātiski pēc noklusējuma. Ja kontrahentam ir vairāki līgumi, varam izvēlēties mums nepieciešamo, uzspiežot uz 3 punktiņiem. Mums atvērsies saraksts ar kontrahenta līgumiem. Ja nepieciešams, varam mainīt PVN likmi. Ailē naudas līdzekļu kustības postenis izvēlamies mums nepieciešamo. Šajā gadījumā izvēlēsimies pircēja apmaksa. Ailē nodokļu veids, norādām šī maksājuma nodokļu veidu. Šajā gadījumā vispārīgs. Dokumenta labajā pusē pie sadaļas Rediģēt, ja ir atzīmēta izvēle bez sadalījuma, varam pievienot vienu norēķina dokumentu. Ja nepieciešams pievienot tieši pircēja pasūtījumu, pie ailes pircēja pasūtījums, uzspiežot uz 3 punktiņiem, atvērsies saraksts ar visiem pircēja pasūtījumiem, kas izveidot šim kontrahentam. Varam izvēlēties no šī saraksta. Ja nepieciešams izvēlēties kādu citu dokumentu, pie ailes norēķinu dokumenti, izvēlamies dokumenta veidu, šajā gadījumā izvēlēsimies preču un pakalpojumu realizācijas dokumentu. Līdz ko esam izvēlējušies dokumenta veidu, atveras dokumentu saraksts, no kura tad arī varam izvēlēties mums nepieciešamo. Šādi varam pievienot vienu dokumentu. Ja nepieciešams šim maksājumam pievienot vairākus dokumentus, pie sadaļas Rediģēt atzīmējam, ka vēlamies rediģēt saraksta veidā, un mums atveras tabulas daļa, kurā varam pievienot dokumentus vairākos veidos. Pirmais veids – manuāli. Uzspiežot uz plusiņu, pievienojas jauna rindiņa tabulas daļā. Izvēlamies kontrahenta līgumu, kolonnā darījums varam pievienot pircēja pasūtījumu, kolonnā norēķini dokumenti varam pievienot kādu citu realizācijas dokumentu. Ievadām summu, kuru vēlamies pievienot konkrētajam dokumentam, un norādām PVN likmi. Otrais veids – spiežam pogu atlase, atveras dokumentu saraksts, par kuriem nav saņemta apmaksa no konkrētā kontrahenta. Divreiz uzspiežot uz mums nepieciešamā dokumenta, mums atveras loks, kurā varam norādīt, vai vēlamies pārsniegt maksājumu summu vai nē. Un šādi varam pievienot visus dokumentus, kuri nepieciešami. Kad pievienojam apmaksājumo dokumentu, kases orderī summa automātiski tiek aizpildīta ar tādu pašu summu kā dokumentā. Kad esam visus laukus aizpildījuši, cilnē drukāt varam norādīt papildu informāciju, kas paredzēta drukas formai, ja tāda ir nepieciešama. Kā arī dokumentu formas apakšējā daļā pie papildus analītikas varam norādīt papildu informāciju. Kad esam visu savadījuši, iegrāmatojam dokumentu.
Ja nepieciešams, varam izdrukāt kases ieņēmumu orderi. Čeku iespējams izdrukāt tikai tad, ja jums sistēmā ir pieslēgta sinhronizācija ar kases aparātu. Pāriesim pie kases izdevuma ordera. Atgriežamies pie kases dokumentu žurnāla. Izveidojam jaunu dokumentu. Izvēlamies kases izdevuma orderi. Mums atveras jauna dokumenta loks. Dokumenta aizpildīšana ir tāda pati kā ienākošā kases ordera aizpildīšana. Aizpildām darījuma partneri, naudas līdzekļu kustības posteni, nodokļu veidu, ja nepieciešams pievienojam papildu informāciju drukas formai. Lai pievienotu dokumentus, princips ir tāds pats. Tātad, dokumenta labajā pusē pie sadaļas rediģēt, ja ir atzīmēta izvēle bez sadalījuma, varam pievienot vienu norēķina dokumentu. Ja nepieciešams pievienot tieši pasūtījumu piegādātājiem, pie ailes pasūtījums piegādātājiem, uzspiežam uz 3 punktiņiem, atvērsies saraksts ar visiem pasūtījumiem piegādātājiem, kas veidots šim kontrahentam. Ja nepieciešams izvēlēties kādu citu dokumentu, pie ailes norēķinu dokumenti, izvēlamies dokumenta veidu, šajā gadījumā izvēlēsimies preču un pakalpojumu saņemšanas dokumentu. Līdz ko esam izvēlējušies dokumenta veidu, atveras dokumentu saraksts, no kura tad arī varam izvēlēties nepieciešamo. Šādi varam pievienot vienu dokumentu. Ja nepieciešams maksājumam pievienot vairākus dokumentus, pie sadaļas rediģēt atzīmējam, ka vēlamies rediģēt saraksta veidā, un mums atveras tabulas daļa, kurā varam pievienot dokumentus vairākos veidos. Pirmais – manuāli. Uzspiežot uz plusiņa, pievienojas jauna rinda tabulas daļā. Izvēlamies kontrahenta līgumu. Kolonā darījums varam pievienot pasūtījumu piegādātājiem. Kolonā norēķina dokumenti varam pievienot saņemšanas dokumentu. Ievedām summu, kuru vēlamies pievienot konkrētajam dokumentam un norādām PVN likmi. Otrais veids – spiežam pogu atlase, atveras dokumentu saraksts, par kuriem nav saņemta apmaksa no konkrētā kontrahenta ar konkrēto līgumu. Divreiz uzspiežot uz mums nepieciešamā dokumenta, mums atveras loks, kurā varam norādīt, vai vēlamies pārsniegt maksājumu summu vai nē. Un šādi varam pievienot visus dokumentus, kuri nepieciešami. Kad pievienojam apmaksājumo dokumentu, kases orderī summa automātiski tiek aizpildīta tādu pašu kā dokumentā. Kad esam visu savadījuši, iegrāmatojam dokumentu. Ja nepieciešams, varat izdrukāt kases izdevuma orderi. Arī no šī dokumenta čeku iespējams izdrukāt tikai tad, ja jums sistēmā ir pieslēgta sinhronizācija ar kases aparātu. Pāriesim pie ienākošā kases ordera noformēšanas no realizācijas dokumenta. Atveram realizācijas dokumentu. Vairāk par preču un pakalpojumu realizāciju varat atrast mūsu iepriekšējos video. Atveram dokumentu. Ir 2 veidi, kā varam noformēt ienākošo kases orderi. Spiežam uz pogas pāriet, izvēlamies kases ieņemumu orderi, un mums atveras tāda pati dokumentu forma, kā jau aizpildījām. Vienīgā atšķirība, ka šajā dokumentā jau viss ir aizpildīts, mums tas ir tikai jāiegrāmato. Otrais. Lai jums būtu pieejams šīs dokumenta noformēšanas veids, lietotāja iestatījumos jums jābūt atzīmētam iestatījumam poga iesniegt maksājumu. Lietotāja iestatījumus varat atvērt caur cilni servis, lietotāja iestatījumu. Uzstādot šos iestatījumus, lai tie sāktu darboties, ir atkārtot jāpieslēdzas sistēmai. Spiežam uz pogas samaksāt, atzīmējam skaidrā naudā, ievedām summu un spiežam noformēt. Nākamo apskatīsim, kā noformēt kases izdevumu orderi no saņemšanas dokumenta. Atveram saņemšanas dokumentu. Vairāk par šo dokumentu varat atrast mūsu iepriekšējos video. Preču un pakalpojumu saņemšanas dokumentā ir tikai viens veids, kādā varam noformēt apmaksu. Spiežam uz pogas pāriet, izvēlamies kases izdevumu orderis, mums atveras jau aizpildīta kases izdevumu ordera forma. Mums tā ir tikai jāiegrāmato. Šodien izveidojām 4 dokumentus. Apskatīsim, kā noformēt kases grāmatu. Izvēlamies cilni atskaites, naudas līdzekļi, kases grāmata. Ievedām šodienas datumu, izvēlamies mums nepieciešamo kasi un spiežam pogu noformēt. Mums izveidojas kases grāmata, kurā redzam visus šodienas dokumentus. Tāpat sistēmā ir pieejama kases izdevuma un ieņēmuma orderu atskaite. Izvēlamies cilni atskaites, naudas līdzekļi, skaidrs naudas izziņa. Noformēsim par šodienas datumu
un redzam visus dokumentus, kurus esam šodien noformējuši. Ar šo noslēgsim šodienas video par kases ieņēmumu un izdevumu orderiem. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktinformāciju. Neaizmirstiet mums piesakot, lai nepalaistu garām nākamos video. Paldies par uzmanību un jauku jums atlikušo dienu!